Tātad, meitenes, sāksim mēnestiņa adīšanu. Šeit es uzzīmēju, kāds man ir sadalījums. 81 valdiņš sākumā, ierēķinot arī 8 maliņas. Jo tās es noņemu, un tad man paliek pareizais valdiņš skaits, kāds man bija uzmetot. Šeit es uzdadījusi apkaklīti ar visu aikorda maliņu un salikus jau marķierīšus. 2, 2, 2 šeit, 8 maliņām, un centras, muguras vidusdaļā es ieliku citu krāsu, lai var redzēt, lai uzreiz var saprast, kur mums jāsāk, jo mums būs jāsāk no šejienes adīt 3 baldiņus, un turien no šejienes 3, no šejienes 3, un visu laiku pieaudzējot. Un tad mums iznāk šāds muguras daļas apkaklītes pacēlums, un priekšpusītē būs zemāk, lai labāk jaka sēž. Tātad sāksim. Aikorda maliņa, visus 3 noceļam labiski, pievelkam, malas valdziņi, sviķelīšu priekšiņai. Man jau šeit ir arī, otrā pusē izveidota pulkcaurums. Tā, pārceļam marķierīti, priekšpusē mums ir 9. Visu izvedam labiski, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Šeit ir reglāna līnija, un mēs pieaudzējam. Var dažādas reglāna līnijas veidot. Šeit es pieaudzēšu no starpaldziņa, uzlieku uz adatas, labiski griesti. Pārceļam marķierīšus, reglāna līniju izvedam labiski 2. Protams, var arī adīt krēliski, arī skaisti izskatās. Dažādi tur, es jums parādīšu, YouTube visādas ir iespējams. Bet šo otro, uz otru pusi griesti, arī pieaudzējam no starpvaldziņa, lai viens ir pretēji un otrs pretēji, tad iznāks ļoti smuka šī vīlīte tāda pieaudzējuma. Tālāk adam pie dugnes valdziņas, arī viss labiski. Šādi mums jāizved līdz muguras viduslīnijai. Visur labajā pusē pieaudzējam, krēliskā pusē, kreisā pusē nepieaudzējam. Reglāna līnijās šeit starpvaldziņš, paceļam un izvedam labiski griesti aiz aizmugurējās sieniņas. Kājiņas, varētu teikt, tā. Labiski 2 valdziņus, pārceļam marķierīti, atkal, un šādi uzliekam otrādāk un aiz priekšējās kājiņas valdziņa vai sieniņas. Tas tādi ir drūlāk, bet, varēt var. Tagad ir muguriņa. Arī tikpat 13 valdiņu, jo mazāk nekā priekš, tāpēc, kad šeit būs pieaudzējumi, lai sanāk vienādi ar priekšpusīti. Un arī nepāra, iedomāties, mums te 7, te 6, bet tur vienalga, kurā vietā var arī otrā būs 6 un 7. Tā, aizvedam līdz nākošai reglāna līnijai. Arī šeit, visu labiskajā pusē, pieaudzējam. Pārceļam marķierīšus, 1, 2 labiski. Pārceļam marķierīti un izvedam labiski. Un šeit tagad ejam pāri šai piedugņu zaļā, 3 valdziņas. Un griezīsimies apkārt. 1, 2, 3, trešajā. Šeit mēs pieaudzējam. Šai punktā griezīsimies apkārt un adīsim apakaļ uz šo pusi arī 3 valdziņas. Tātad 1, to, ko mēs pieaudzējam, to neskaitam. 1, 2, 3. Griežamies apkārt. Vācu nepabeigtās kārtas saucās, noceļam, pavedienu pavelkam, šeit izveidojās tāda 2, redzat? 2, tā kā valdziņa, pievelkam, un tos apakaļot sēdīsim kopā. Un apakaļ adam visu krēliski, bez pieaudzēšanas. Tieši kā tur mums ir tik valdiņi, visi izvedam krēliski. Visu marķierīšu, visu pārceļam. Es tādīšu ātri krēlisku, lai nekavētos laiks. Es tādu dīvaini vienmēr pirkstu šitā met, bet jūs varat droši vien šādi adat, vai arī
Grūtāk ir tad, kad otrādā, kad šādi ada, tad ir savādāk sanāk tās nepaveiktās kārtas, bet to pēdējo valdziņu izvediet tā kā pareizi krēliski. Tad sanāks pareizes nepaveiktās kārtas. To es sastapusies esmu mācot. Tā tad šeit ir tā reglāna līnija. Šis punktiņš, jā. Šeit apakaļ neko nepieaudzējam. Un 3, noskaitam vienkārši 3 valdziņas. 1, 2, 3. Un griežam adīmu apkārt, pavadienu priekšā. Paņemam to pēdējo valdziņu, labiski, un pavelkam šādi. Arī izveidojās 2 valdziņi. Un adam apakaļ, bet šeit, šeit reglāna līnijā nebija nekas pieaudzēts. Atkal sākam pieaudzēšanu. Nu šeit bija no sākuma pieaudzēts, jā. Nu tas jau, tas apakšā. Tā tad man vajadzēja, kļūda, vajadzēja šo pieaudzēto valdziņu, vai es atvainojos, aizlidoju maķeri, pieaudzēto valdziņu, es tagad pārdīšu apakaļ, pieaudzēto valdziņu nevajag skaitīt. Tā ir, kas steidzās. Tā tad tas nebija tā skaitā. Te man bija jau jāskatās, šis ir pieaudzētais, tātad 1. Jānoliek pareizi 2, 3. Šeit jāgriežās ir, lai sanāk otrā piedurknē tāpat kā šajā piedurknē. Šādi pavalkam, ja? Skatāties, tā viņš man te stāvēja. Var arī stāvēt šādi. Ne, jāstāv šādi. Šādi. Un pavelkam, lai tie 2 sanāk tādi. Ko pēc tam aptaļējot, ka riski sādīsim. Un šeit pieaudzējam, atkal esam pie reglāna līnijas. 2 labiskie. Marķerīts, starpvaldziņš no otras puses. Veicam pieaudzējumu. Un šādi ejam uz priekšu visos reglāna līnijās, kurās vajag pieaudzējumu. Mums tikai 2 ir šeit, jā, darbā. Un to apgriešanos veidosim 3 reizes, tāpēc mums ir 3 reizes mazāk valdziņu mugurpusē nekā priekšpusē. Vienā pusē 3 reizes mazāk un otrā, tātad 6 valdziņu mazāk nekā priekšpusē. Jau aprēķinos tie ir. Tā. Šeit starpvaldziņš pieaudzēsim smuku reglāna līniju. Viss marķierīši. Reglāna līnijas pieaudzējums. Un šeit jāskaita būs tā. 1. Šo mēs neskaitām. Apakšējo arī neskaitām, jo tas arī pieaudzējums no iepriekšējās rindas. Šeit ir 1, 2, 3, reku 3. valdziņš jau tāds dubultais. Šo izvedam vienkārši labiski. Viņš sanāk normāls tāds tā kā labiskais. Un 1, 2, 3 pāri. Tad sanāk 6, jo šos mēs neskaitījām 6 valdziņi. Šeit zīmējumā varam uzzīmēt, lai mums ērtāk aizvedījām apakaļ. Visur pieaudzējot. Reku mēs neuzrakstījām, kas priekšu un te uz apakaļ. Šis bija uz priekšu, šis uz apakaļ, uz apakaļ, un šis uz priekšu, un 3 valdziņas uz priekšu. 3, un tad adīsim uz apakaļ, un šeit 3 valdziņas uz priekšu, un tad adīsim apakaļ, un 3 valdziņas uz priekšu. Tā mums būs 1, 2, 3 reizes. Un pēdējais būs darbība uz apakaļ. 3 valdziņas priekš, un tad adīsim visu līdz maliņai. Un tāpēc, ka viņš tāds pusmēnesis, tāpēc saucās mēnestiņš. Tā, šeit mēs šajā pusē griežamies apkārt. Noceļam krēliski, pavadienu pavelkam un adam krēliski. Visu atpakaļ. Pārceļam marķierīšus.
šeit kreisajās pusē, jakai viegli var atcerēties atdot reglānu, kad tad nevajag pieaudzēt neko. Tikai labā pusē. Ja uz apli mēs atdam reglānu, tad tur jāatceras, vienā rindā pieaudzē, vienā nepieaudzē. Un arī, jo mazāks izmērs, tad var nepieaudzēt tik bieži, ja lielāks izmērs, tad pieaudzē. Un, ja ir sasniegts jau platums, tad var arī nepieaudzēt. Nu, dažādi reglānu veidi. Un arī dalījumi jakām vai vienkārši reglānam vai pieduknēm ir dažādi. Dažās vietās tāda pieduknēm mazas valdiņas atstāja. Tātad, tā mēs pārgājām pāri šai līnijai. 1, 2 mums ir pieaudzētie, tāpat kā tai pusē. Un te var redzēt 1, 2, 3, jo tas trešais valdiņš ir dubultais. 1, 2, 3, ko mēs pagriezāmies, tas valdiņš izvedam kreiliski. No šitās puses viņi neredzēs kā labiski. Un 1, 2, 3. Griežamies atpakaļ. Šādi noceļam un pavelkam. Tā, man kaut kur te tāds viens pavadiens. Un adam līdz nākošai atpakaļ reizē. Es tagad izslēgšu, jo man nāk klients.